mans uzdevums ir pastāstīt par pašreizējo izpēti, ko tad Karīna jau arī minēja, ka mēs veicam populācijas monitoringu. Nu, tad sākam. Lūk, jāsaka tā, lielākā daļa no fotogrāfijām, kas būs manā prezentācijā, tās ir no monitoringa laikā iegūtām slēpņu kamerām, un tad jūs jau paši varat savas jau arī, jāsaka, tādas sajūtas, emocijas pielikt katrai no tām bildēm klāt. Un sākšu ar to, ka jūs jau no prezentācijām gan Karīnas, gan Jāņa teiktā jūs dzirdējāt, ka lācis kādā brīdī bija ārpus mūsu Latvijas teritorijas, bet pēc gadsimta prombūtnes lācis ir atpakaļ mūsu teritorijā un ir uz palikšanu. Un patīk mums vai tas nepatīk, būs mums jāmēģina sadzīvot, un tad varbūt mazlietiņ prezentācijas laikā varbūt man izdosies pamainīt arī to viedokli un uzskatu un aicināšu arī jūs iesaistīties sugas monitoringā. Bet sākšu ar to, ka ir lāču sugas aizsardzības plāns, un jūs jau varat arī izlasīt to, ka mērķis ir sekmēt lāču labvēlīgu stāvokļa saglabāšanu Baltijas populācijā. Neierobežotā laikā, un ne tikai Baltijas visā teritorijā, bet tā labvēlīgā stāvokļa sasniegšana Latvijas teritorijā, un šis mērķis ir nenosakot ne laika periodu, kurā tas būtu jāizdara, jāsasniedz ne minimālo, ne maksimālo pieļaujamo lāču skaitu. Līdz ar to tie jautājumi, kad lāči būs pa daudz, to tad varbūt arī atstāsim uz diskusijas laiku. Lūk, tātad tas galvenais uzdevums ir tāds, ka lāču populācija Latvijā atjaunojās, Latvijas teritorijā atjaunojās dabiskā procesā, neiejaucoties cilvēkam nekādi, bet tāpat laikā, kā jūs varat izlasīt pēdējā teikumā, respektējot un veicinot dažādi nodarbinātas sabiedrības dzīves kvalitāti un labklājību. Tad tā kā nav tā, ka tikai lācis ir galvenais, tomēr mūsu cilvēku tās sajūtas un vēlmes arī ir jāņem vērā. Tad lūk par pašu lāču monitoringu. Lai arī Jānis minēja, ka jau pazīmes par lāci jau tad un tad tika konstatēts, tad tāds lāču monitoringa pirmsākumi varētu tikt uzskatīti ar 2015. Gadu pēc dabas aizsardzības pārvaldes apstiprinātas metodikas. Un apsekotas tika 5 Natūra 2000 teritorijas vietas un tie ziņotie gadījumu ziņojumi. Tajā laikā, gan jāsaka, tie bija ļoti tādi reti. Un apkopojot šo informāciju, tātad 7 pieaugušie un 4 mazuļi vai, es teikšu, jaunie dzīvnieki konstatēti. Un monitoringa galvenā tā būtība ir tas, ka lāča klātbūtnes pierādījums ir tas pēdas nospiedums. Atcerieties Jāņa prezentācijā, kur jūs redzējāt tās lāča pēdas, un Jānis jau minēja, lai arī iespaidīga ir pakaļpēda, tad monitoringam ir ļoti nozīmīga priekšķepa, jo pastāv tā saistības starp priekšķepas izmēru un individa vecumu un izmēriem, bet ar vecumu ņemiet vērā to, ka nepateiks, ka tas ir 5-gadnieks, 6-gadnieks, bet tātad pēc izmēriem, vai tie ir jaunie dzīvnieki, vai tie ir līdz 2 gadiem dzīvnieki, vai tie, skaitās jau kā pieaugušie dzīvnieki. Lūk, tātad te arī viena no fotogrāfijām, kur jūs varat redzēt, ir priekšķepas un pakaļķepas nospiedums. Tātad sugas monitoringam derīga ir priekšējā ķepa, lai arī pakaļējā ķepa ir iespaidīga. To tad mēs monitoringā, jāsaka tā, mēs, ja tikai pakaļķepu redzam, mēs piefiksējam, ka lācis te ir, bet, jāsaka, informatīvā ziņā tā ir mazāk nozīmīga. Un minēju jau tātad nozīmīgs ir priekšķepas mērījums tās platākajā vietā. Lūk, tātad kopš 2015. gada meklētas pēdas, bieži vien mums arī iesūta
fotogrāfijas ar lāča pēdām. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs iesaistaties šādā sugas monitoringā, ziņojot par pēdu nospiedumiem. Tas, ka es esmu uzlikusi pārsvītrot, ka nedara šāda fotogrāfija. Fotogrāfija derēs ar ziņu, kur lācis ir sastopams, bet no tāda padziļinātākas informācijas ļoti, ļoti vērtīgs. Un paldies visiem, kas sūta šādas fotogrāfijas mums lāča priekšējā ķepa ar lineālu. Un jāsaka, tāda maza atkāpīte no tādai, neteikšu jautrībai, bet mums Dabas muzejā bija viens pasākums, kur mēs arī aicinājām tātad ja ir iespēja izmēriet pēdu. Un tas bija rudenī sēņu izstādes tūmā, un tad tāda jautrība bija tāda, ka tagad visi latvieši mēs esam sēņotāji, iesim uz mežu ne tikai ar nazīti, bet arī ar lineālu. Var arī tā paskatīties uz šīm lietām. Bet, ja jūs ejat uz mežu sēnēs, ir nazīts līdz, bet nav tas lineāls, tad tāpat var tikt pie lāča pēdas izmēra, vai pielaužot, šis ir vislabākais manā skatījumā, pielaužot to zariņu pēdas platuma ziņā. Galvenais tikai sēņošanas beigās nepazaudēt to zariņu, jo tas būtu jāizmēra, citādāk jāsaka ar tā smuka bilde, bet bez informācijas. Vai arī pielikt klāt kādu mērogam priekšmetu, bet ar tas mēroga priekšmets jāizmēra, jo pēc tam, ja ir mēroga priekšmets, tad mēs rēķinām tātad, cik liels ir mērogs, un tad pārnesam to izmēru uz pēdu. Tā, lūk, tātad Šis ir tas, ko mēs ievācam, tātad priekšķeps mērījums, datums un koordināti, un tas datums un koordināti bieži vien arī nav pielikts klāt sūtītajām bildēm. Priekš kam tad tas ir? Atcerieties, ko Jānis minēja, kas stāstīja, ka ir daudz vienādas izmēras pēdas, un tad tiek skatīts laikā un telpā, vai tas varētu būt viens dzīvnieks, vai tie tomēr ir tie dažādie dzīvnieki. Un tad šāda pilnīga informācija ar izmēru, datumu un koordināti sniedz mums tādu lielāku atbalstu un informāciju skaita vērtējumā. Tā, un tad kopš 18. 19. gada šis laika periods man personīgi vislabāk patīk monitoringā, jo tad mēs sapratām, ka tikai ar pēdām daudz neko nevar līdzēt. Informācijā tu vari pateikt vecuma grupu, bet tu nevari pateikt dzīmumu, piemēram. Un tad notika pētījums, un kā rezultātā radās rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringu uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm. Kartējies mazliet vēlāk pievērsīšos vēlreiz, bet es jūsu uzmanību jau gribētu pievērst tiem lilāplīšiem, atcerieties. Un lūk, šī pētījuma sākumā, 18. 19. gads, mēs identificējām 18 dažādus individus. No tiem, kā jūs redzat, varat izlasīt, lielākā daļa bija tēviņi, tikai 2 mātītes. Un tas arī sniedz mums tādu informāciju par to, ka pie mums lāču populācija ir, jāsaka tā, jauna un izplatīties sākusi, jo tie aktīvākie un vairāk staigājošie ir tieši tēviņi. Mātītes vairāk ir tādas konservatīvākas, viņas turās tuvāk savām dzimšanas vietām, un tā, teritorijas ieņemšana, tā nevarētu tā teikt, teritorijas apgūšana notiek daudz lēnāk. Un, lai mēs šo ģenētisko monitoringu varētu veikt, tad mēs esošo monitoringu papildinām ar to, ka mēs apsakojām vecus ābeļdārzus, bišu dravu postījumus un izveidojām arī tādas lāču matu lamatas. Un mazlietiņ par katru no tiem. Tātad, kas tad ir tie ģenētisko materiālu saturošie paraugi? Tātad, var iespējams redzēt mati. Tas ir ābeles nolauzts zars, kurā ir ieķērušies matiņi. Nemaz zem peli neredz peli. Tātad gan galā, gan gar sāniņu tādi smalki nav tādi. Labi redzami mati. Tātad mati, ko mēs ievācam no bišu postījumu vietām, tie ir siekalu paraugi, kur var redzēt, kur viņš ir kodis tajā rāmītī, tad veicot uztriepu var ievākt siekalas ekskrementi. Un mēs ģenētiķus bišķi mocam ar šādiem paraugiem svaigu pēdu nospiedumu, tas tā moderni sauc EDNS
Sniegā šī metode ļoti labi strādā, bet jūs jau ar no Jāņa prezentācijas dzirdējāt, ka tad, kad sniega periods, tad lāči iet gulēt, un ir reti tie gadījumi, kad vēl lācis nostaigā pa tādu mazu sniedziņu. Ja tādu sniegu ievāc no tās pēdas nospieduma, kur ir tas DNS, izdodās dzīvnieku identificēt ar šādiem te dubļos smiltīs nospiedumiem, nu tur ģenētiķiem vēl jātiek galā ar tiem dubļiem paraugā, bet mēs strādājam pie tā. Viss, jāsaka tā, informatīvākie ir mati un ekskrementi, kur tātad mēs varam dabūt informāciju par lāci. Kāda tad ir tā matu lamata? Tātad matu lamata sastāv no celma, satrupējuša celma, veca celma, ap kuru tiek apvilkta dzeloņa stieple. Jūs tā kā tur varat redzēt to dzeloņa stiepli apkārt tiek apvilkta. Tad īpašais elements matu lamatā ir tāds šķidrums, kas ir tajā kanniņā. Mūsu degunam tā ir briesmīga smarža, bet lāča gadījumā tas tā kā varētu interesi izraisoša smarža ir. Un tad, protams, ir slēpņu kamera, kur, lai mēs tad redzētu, kas tad tajā lamatā ienāk, jo lamata interesē ne tikai lāci, bet arī citus dzīvniekus. Uzreiz es varētu nomierināt to, kad cilvēki baidās par to, ka mēs izvietojam teritorijā šīs te lamatas un tas šķidrums pievilina lāci. Nē, lāci šis šķidrums pievilina tikai, jāsaka, pirmajā momentā, tad, kad viņš atnāk pie tā celma, viņš izost un saprot, ka tur nekā ēdama nav, ka viņš ir, varētu teikt, tā kā piemānīts, tad viņš nenāk vairs uz to lamatu. Un to mēs esam arī piefiksējuši no šī monitoringa laika, ka tie vecie lāči, kurus mēs esam piefiksējuši, ka teritorijā dzīvo, viņi iet garām mūsu lamatām, bet jaunie dzīvnieki, kas vēl nezina mūsu mānīšanos, tie gan nāk uz lamatu. Un tad, lūk, 2004. gada šī ir viena no, jāsaka, veiksmīgām un izcilām lamatām. To arī jūs bildēs redzēsiet mazliet vēlāk. Tātad jūs lācis vai lienot pa apakšu, kā šajā gadījumā tas ir jauns lācis, vai lielie lāči neapgrūtinās sevi ar līšanu pa apakšu, viņi tik bliež pāri. Un ieķerās mati, tas sarkanais aplīts, kas apvilks. Ticiet man, tur ir mati, šis ir tikai viens kadrs no tā, ko mēs slēpņu kamerās redzam. Tur var redzēt, ka tā stiepla pēc tam nošūpojās, ka lācis izlīd cauri un var redzēt to matu paraudziņu. Tātad, ir šādi gadījumi, ir vairāk ieķerās tie mati, un dažreiz arī varbūt saka, jā, dzīvniekam sāp, un tā ir. Lācim, godīgi sakot, īsti viņš jūt, ka tie mati varbūt ieķerās. Tas tāpat kā mums ķemē vēlums ir ieķēries, mēs drusku jūtam, bet tas nav nāvējošs vai brūču atstājošs. Tātad mati ieķerās tajās dzeloņa stieples, tajos adatiņās, tātad vairāk vai mazāk. Un tad jāsaka tā, mēs kā pētnieki esam ļoti priecīgi par šādiem gadījumiem, jo tas nozīmē, ka mums izdotos lāci ģenētiski identificēt. Tas bija matu lamatas, tad, protams, jau mēs apsekojam vecos ābeļdārzus, jo lācim rudens laikā ābeles šie ābeļdārzi ļoti interesē. Ja lācim ir ļoti viegli uzrāpties ābelē, un tad mums tas drusiņā apgrūtinoši ir, mēs ņemam palīgu līdzekļus, kā jūs redzat, trepes, un tur, kur ir uzkāpis Jānis tajā ozoliņš Jānis, tu jau ozolā sāc kāpt, bet pagaidām vēl tikai ābelēs. Tātad tik augstu arī lācis tiek augšā, un tajā pa ceļam, kamēr viņš tur lien pie tiem āboliem, tātad ieķerās mati, un tad mēs arī tos matus savācam. Bišu postījumi, tas, protams, ir no cilvēka skata diezgan tāda nelāga un zaudējums radoša lieta, kad lācis ir atkodis, it īpaši, ja drava nav apsargāta, vai arī atkodis, kā var apiet šos aizsardzības līdzekļus, tad, jāsaka, bišu postījumu vietas arī ir, jāsaka tā, veiksmīgas paraugu ievākšanas vietas. Un dažreiz nākās arī aizbraukt uz šādām lietām, gadījumiem, kad lācim ir interese par šīm te sagatavotajiem materiāliem mājlopiem.
Tā, nu un tad atgriežoties pie tās kartes, man ļoti gribētos uz šo situāciju apskatīties. Tātad jūs pēc datumiem redzat 19. gads, mēnešu laikā tur ir atšķirības, un šajā vietā bija ļoti bieži lāču postījumi dravām. Un cilvēki jau saka, nu vairs nevar izturēt, nu tik daudz to lāču ir un brūktām bišu dravām virsū, un atkal pārāk daudz to lāču ir palicis. Un tad, lūk, monitoringa viena no šīm te, jāsaka, pozitīvajām lietām. Mēs ievācām paraugus no šīm te postījuma vietām un izrādās, ka tie nav 7 dzīvnieki, bet tas ir viens dzīvnieks. Un te jūs tas 5T, tad mēs devām katram dzīvniekam to numuru, un tas ir 5. tēviņš, ko mums ir izdevies ģenētiski identificēt. Un te jūs redzat, viņš tajā teritorijā dzīvojās, un varētu teikt, ka šis jau ir uzskatāms par to saucamo meduslāci, kas ir iemanījies bišu dravas apsakot un paņemt to, ko viņš uzskata, ka tas ir, viņš drīkst paņemt. Nu, un tad, lūk, monitorings sniedz arī tādu lietu, ka tas ir viens dzīvnieks, un tad šeit varētu arī skatīties kaut kādus risinājumus, kā tad tikt galā ar to dzīvnieku. Jānis minēja arī par tiem diennakts vai tiem maršrutiem, kā var noiet dzīvnieki. Te jūs arī redzat 19. gads, augusts un jūlijs, kad dzīvnieks ir konstatēts, tad jūs redzat, nu tā, plus mīnus mēneša laikā kādu teritoriju, kādu gabalu dzīvnieks var aiziet. Un tad interesanti ir arī tas, ka, piemēram, 17. gadā mēs, kā jūs redzat, tur tika konstatēts viens lācis, 2. tēviņš. 18. gadā šo te dzīvnieka paraugus izdevās ievākt, lūk, jau redzat, jau no tādu gabalu tālāk no pirmās vietas, un 19. gadā viņš dzīvojās, lūk, šajā teritorijā. Tātad viens dzīvnieks var diezgan tādus lielus gabalus noiet. Un šī te mātīte, kas ir atzīmēta Viļķenes pusē, kur mums ir šīs te lamats un jau ilglaicīgi teritorija tiek tā kā apsekot un novērota, tā ir, drusciņi atgriezīsimies vēl pie tās saucamās vienacainās lācenes, kur mums tātad gan ir izdevies ģenētiski, gan pēc kamerām piefiksēt un savilkt kopā, ka tas varētu būt viens un tas pats dzīvnieks. Ģenētika, protams, nav brīnumzāles un liekas tā, nu visi ievāksim paraugus, tagad dabūsim visu informāciju par lāčiem. Kā jūs redzat, tabuliņā ir apvilkt, piemēram, ievākts paraugs, bet ģenētiķi dod rezultātu nav lācis vai nav DNS. Tātad nevienmēr izdodās ievākt ģenētiski kvalitatīvu paraugu, vai, nu, piemēram, tas mats vai ekskrements ir ilgi bijis saulē vai lietu un jau tas lāča DNS ir noārdījies. Gadījumā, ja nav lācis, tad tas nozīmē, ka DNS tajā paraugā ir bijis, bet tas nav lācis. Iespējams, ir ievākts kāda cita dzīvnieka mats, kā piemēram ābelēs. Šad un tad mums ir izdevies ievākt nevis lāci, bet saunu. Dažreiz stirna noiet garām un tā. Tā. Nu jā, un kopš 20. gada tad sākās tādu 3 gadu periods monitoringam. Un tad jau mēs sākām drusku paplašināt, ir 7 natūra vietas, ko mēs apsekojam, un 3 ārpus natūras vietas, jo tad mēs arī sapratām, ka ir tagad arī vērts paskatīties tās tuvākās vietas, kur tie lāči daudz novērot, kāda tur tā situācija ir. Un plus vēl tās gadījuma ziņas, ko mēs saņemam no jums par lāču novērojumiem. Un tad redzat, 20. gads, 30, 60 indivīdi, un ar ģenētikas metodēm mēs esam noteikti 22 dažādus individus. 21. gads, redzat ģenētikas rezultātus, karte ir tur tāda raiba, parādās jau tie krāsainie ir tie, kas mums jau iepriekšējos gados ir piefiksēti, un 21. gadā mēs viņus atkal konstatējām. Tad jau bija plašāka gadījumu ziņošana, un mēs varējām šādu karti uztaisīt, kur ir tie biežākie lāču novērojumi un jau lācenes ar lācēniem. 21. gada vērtējums, kā jūs redzat, skaits pieaug, 60-70 indivīdi. Tajā gadā mēs 25 dažādus ģenētiski individus konstatējām. 22. gads, ģenētikas rezultāti, gadījuma ziņas un skaita ziņā jau līdz 80 indivīdiem Latvijas teritorijā ir uzturējušies.
Kopš 23. Tātad tagad šis ir periods, kas šogad beigsies, 25. gadā beigsies 7 natūra vietas apsekotas, un tagad jau vairāk ārpus natūras vietas, 5 natūras vietas tiek apsekotas. 23. gada rezultāts, jūs redzat ģenētiku un gadījumu ziņas. 130 dzīvnieki ir nu, tā kā vērtēti, un 24. gads šeit tad mēs jau sapratām, ka mums to ģenētisko datu jau ir tik daudz, ja mēs visus liksim kopš 18. gada karte ir ļoti raiba, tāpēc te ir tikai konkrētā gada 24. gada rezultāti. Un varbūt es gribētu arī tādu īpašāku uzmanību tam 99. tēviņam, kas ir Kurzemes pusē, tad pagājušajā gadā tas ir, jāsaka, pirmais ģenētiski identificētais Kurzemē lācis. Lāči Kurzemē jau sen novērot, bet paraugs kvalitatīvs ievākts, nu lūk, un tad mēs varētu varbūt arī sekot, ko tad tas 99. tēviņš varbūt vēl kaut kur Kurzemē būs redzēts. Nu tātad 150 indivīdi vērtēti, kas tad mūsu Latvijas teritorijā ir uzturējušies. Un tad varbūt tas nākamais ir tādi patīkamākie, nu, mūsu skatījumā foršākie gadījumi no šīm te monitoringa. Tāds ieskats. 21. gadā mums izdevās, nu tas ir tas gandarījums lielākais, ka mums izdevās video fiksēt lāču mātīti ar 4 lācēniem. Un tas norādīja uz to, ka lācēni ir dzimuši Latvijā. Tātad mēs jau varam teikt, lāči Latvijā, nu, jāsaka, mēs paši esam piefiksējuši, kad viņi vairojās. Jo, ja lāči ir tuvumā Igaunijas robežai novērot ar lācēniem, tas vēl nav tāda garantija, ka lācene ir Latvijā vairojusies, varbūt viņi ir Igaunijā vairojusies, un izvairoties no lāču tēviņiem, viņi ir ienāks, piemēram, Latvijas teritorijā, meklējot tādu mierīgāku vietu no lāčiem. Nu tad, lūk, Viļķenē no 21. gada šī te lācene dzīvo un, jāsaka, ļoti ražīgi vairojās. Tur starp tiem koku stumbriem, nu, tur ir nojaušami, tur ir 4 lācēni. Un šajā gadījumā lācene ienāca tajā matu lamatā, un mums viņi ir piefiksēti, un ja atceraties to karti, kur es biju to 7. mātīti atzīmējis, tad, lūk, šeit jūs varat to lāceni redzēt. Un tad vēl arī mēs ļoti novērtējam, ja jūs arī sūtat informāciju, un tad laika gaitā tas monitorings jau parāda to ilglaicīgo datu vākšanu un tad datu vērtēšanu. 20. gadā mūsu rīcībā nonāca šāda fotogrāfija. Nu, tad te mēs varam teikt, te ir romantiskais vakars. Lāčiem romantika sākās, kā jau Jānis minēja, maijā. Jauks, nu, iedomāsimies, jauks vakars, lācis un lācene, un jūs jau redzat, uz to lācene ir šajā pusītē, un jūs jau redzat, lācenē ir viens defekts, pēc kura mēs viņu varam atpazīt, viņai viena actiņa ir bojāta. Tātad, tad, kad lācene ieskatās kamerā, viņai atspīd tikai viena actiņa. Un tad ir mūsu tas prieka gadījums, ka mēs, lācene vairojās, pateikšu tā, romantiskais vakars ir arī Viļķenes tuvumā, un tas ir noticis 20. gadā. 21. gadā romantiskais vakars ir izvērsties 4 smukos lācēnos. To, ka tā ir tā vienacainā lācene, to mēs varējām piefiksēt, jo šeit lācenē mēs tajā gadā varējām izsekot vairāk kārt. Un šī te ir smukāka bilde, kur lācene ar 4 lācēniem. Protams, krēslas kamerās var redzēt, ka, ja lācene paskatās, tad tā actiņa nespīd. Un mēs šeit lācenē esam sekojuši visa gada garumā. Mēs redzējām, no maija līdz oktobrim viņa bija ar tiem 4 lācēniem kopā. Tad ilgu laiku nebija nekādas ziņas par lāceni, un tad, lūk, 24. gadā viens ieskatās mūsu kamerā ar savu vienu aci. Tad jūs redzat, no 20. gada līdz 24. gadam šādi, lai arī neregulāri, mēs tomēr varam redzēt, ka, kur šī lācene uzturās teritorijā. Tad tā prieka ziņa vēl priekš mums pētniekiem. Citi varbūt šausmās ieraugot tik daudz lāčus. Ir tas, ko jūs jau redzējāt, to lāmatu, kur tas lācēns skatījās kamerā un ieķēries drātī, ir tas, ka lāču lāmatu apsekoja 4 jauni zinātkāri lācēni, kuriem interesēja, kas tā pa smarža celmā ir. Viņi visi ielīda tajā lāmatā, viņi visi atstāja
matus, un mums ir šo te 4 lāču ģenētiskā pase. Mums lielais priekš 4 jauni lāči piefiksēti, sakosim, kur tad mēs viņus vēl redzēsim. Un pēc tam, skatoties fotomateriālus, mums bija, jāsaka, tāds pārsteigums, ka tas ir, jūs redzat, 21. aprīlī notiek, ka tie lācēni iegājuši lamatā. Šeit ir 26. datums, bet šis te lielais lācis, sauksim drūmais lācis, kuru mēs arī esam piefiksējuši Viļķenē, viņš iepriekšējā vakarā, 25. datumā, bija apstaigājis vakarā šo te lamatu, un tad 26. datumā tik rūpīgi apsekoja lamatu, katru matu, to pikucīti, kas bija ieķēries drātī, lūk, no vienas puses, no otras puses, apošņājis un visu ko, un pats kāpjot pāri tai dzeloņdrātī arī atstājis savējo paraugu, un rezultātā tad mēs tagad strādājam pie tā, ja līdz šim mēs tikai ģenētisko informāciju ievācām par lāčiem, tad tagad mēs arī skatīsimies radniecību. Varbūt, ka šis ir tētis šiem, un viņš apseko teritoriju un izosta un paskatās, kur mani puiši un meitenes iet, ko dara, vai arī varbūt šis ir, teritorijas īpašnieks, un viņš pārbauda, kas tie tādi ir ienākuši viņa teritorijā. Lūk. Un tad, protams, mēs kamerās varam sakot līdz ar šiem te romantiskajiem brīžiem. Detaļās neieslīgsim, jā, bet, lūk, pieņemot lācene aiziet, kur viņai sako smuidrs jaunēklis vai jau kungs, to jau tad, jāsaka, tāda ģenētiskā informācija mums nav. Un vēl no jautrībām no mūsu monitoringa ir tas, ka ābeļdārzus mēs apsekojam, un no 23. gada, jāsaka, joku gadījumiem, 23. gadā mēs apsekojām, lūk, ziemeļpurvu šos te ābeļdārzus, un ar to melno bultiņu jūs redzat, tur ir viens, nenorādīsim ar roku, kurš ir uzkāpis kokā atkal, un redzat, tik augstu ir jākāpj. Un baigais prieks ir matu paraugs, viss, un tā ievācam matu paraugu, aiznesam pie ģenētiķiem, un rezultāti ir tā, nav lācis. Pēc tam pārbaudot šo te paraugu, izrādās nav lācis, bet ir cilvēks. Tātad Jānis savu paraugu bija ievācis. Protams, mēs nelūdzām Jānim, lūdzu iesniedz ģenētisko materiālu, lai mēs varam salīdzināt, tas esi tu vai kāds pirms tevis vēl bija uzkāpis augšā. Tad redzat, ir tā, jā, ir tās jautrības. Mēs jau visu laiku arī tā teicām, es, piemēram, uz ābeļdārziem teicu, es braukšu viena pati, lai kolēģi nesmējās, kā es mēģinu tikt tajā ābelē augšā, bet tā kā mums tagad ir trepes, tad jau mēs tā pa glauno varam braukt. Un tad, lūk, visu, ko es jums rādīju, jūs arī esat ļoti laipni aicināti iesaistīties, gan ievācot, varbūt kādu matu paraugu jūs atrodat, ekskrementu paraugu atrodat, un lai kopš jau tā 23. gada, lai nebūtu tā, ka jūs tikai dodat mums kaut kādus paraugus un mēs jums neko pretī, tad mēs katru gadu pēc monitoringa gada noslēguma mēs taisām semināru par to, kā mums ir veicies un lāčiem ir veicies. Un tad mēs esam sākuši taisīt šādu pēdējo slaidu no mūsu semināra, kā te jūs redzat, kad ja jūs esat ievākuši kādu paraugu, saucamo savējo lāci jūs redzat, un tad var arī skatīties, vai kāds manējais lācis ir arī kādam citam gadījies ievākt, un tā ir. Protams, jau jāsaka, tā nevienmēr tie, kā es jau minēju, ģenētiskie paraugi tik smuki ievācās, kā gribētos, bet, rezultāti ir, man tā šķiet. Un te jau arī, lūk, tā 7. matī, tie dzeltenie ir pagājušā gada atkārtoti, vai arī jaunie dzīvnieki, kas ir 7. mātīte, arī ir izdevusies ne tikai kamerās redzēt, bet arī paraugu veidā ievākt. Visa informācija par lāču monitoringu no 15. līdz 24. gadam ir pieejama gan dabas aizsardzības mājaslapā, gan arī mūsējā Silavas mājaslapā. Un varbūt tad, ja es vēl drīkstu, es jau skatos, es jau daudz esmu runājusi, ja varbūt es vēl drīkstu drusciņ jūsu laiku, arī varbūt tā kā diskusijai, kas būs pēc Igaunijas kolēģa prezentācijas, tad, lūk, Karīna jau pieminēja to lāci vidzemē, kas izēd medus spaini. Augšpusē fotografijā tur lācim nav slikti, bet tā ir fotografija, kur atsūtīja, un tad komunicējot ar cilvēku, kas atsūties, prasīja, kur tad tas lācis, kāpēc viņš tā guļ, kas tur ir? Tur ir graudi izbērti. Jā, tur ir graudi izbērti, un lācis šajā teritorijā, šajā graudu, jāsaka,
gultā ir uzturējies kādas 2-3 dienas. Nu, tad lūk, ar šādiem te barotavām, ar šādiem it kā kārumiem lācim, padomājam par to, ka vai mēs tomēr nepiesaistam dzīvnieku teritorijai, un pēc tam varbūt mēs brīnamies, kāpēc dzīvnieks uzturās mūsu teritorijā. Un tad arī no viena no semināriem, tā ir viena no mūsu monitoringa vietām, kuru mēs apsekojam, maršruts iet un iet garām šai te barotavai. Pie barotavas ir mednieka kamera uzlikta, un pēc monitoringa viņš atsūtīja bildi, viņš saka, jā, piefiksēja, ka jūs esat manā teritorijā. Tas ir mūsu kolēģis. Datumu varbūt te ir pulksteņa laikam, kur ta pulksteņa laiks bija, 14:53. Tad kolēģis ir bijis šajā teritorijā. Un tad 15:48 dzīvnieks arī šajā teritorijā ir bijis. Un te arī ir tas jautājums, var jau teikt, ir sakritība, bet visticamākais lācis ir bijis kaut kur tur tuvumā. Viņš ir sasaistījis šo te barotavu ar to, ka cilvēka aktivitāte, tas iespējams nozīmē barību, un viņš nāk paskatīties, bet viņš nezina, ka tas ir monitoringa veicējs, un viņš neko neatstās tajā barotavā. Un, protams, tā, rekur arī konspirācijas, un es teikšu, jā, šī te ir ietekmēta fotografija, ja mēs saliekam kopā, lūk, varētu gandrīz tā sanākt, ja mēs noņemam laiku, tad tā ir. Un, ja es vēl drīkstu jūsu laiku pakavēt, es skatījos arī, ko Karīne ir minējusi, ko darīt ar lāčiem satiekoties. Es varbūt arī atļaušos parādīt drusku, ko es esmu savākusi, tieši skatoties ar to, kad ir uzdots jautājums, ko darīt, un vai ir kaut kādas maldu informācijas par tiem lāčiem, tad es mēģināšu raiti un ātri. Atsaucoties uz to, ka jau sen tā informācija par to, ko un kā darīt, satiekoties ar lāčiem, jau ir. Es atradu 18. gadā Latvijas avīzē viena cilvēka stāstu par to, kā viņam zemenes lasot, jā, ir sanācis satikties ar lāci, kā viņš ir uzvedies, ka viņš ir aizgājis projām. Un bez tādas apvainošanās, lai tad vēlāk nolūkojies, varbūt ar apvainošanos, vēlāk nolūkojies, kā lācis izēd no trauka izburušās ogas. Un Jānis Ozoliņš komentē, ļoti prātīga rīcība, ka cilvēks ir atkāpies uz drošu teritoriju. Un te ir tā no šīs informācijas galvenā ziņa, ka svarīgākais ir nepārsteigt lāci pēkšņi, bet dot par sevi ziņu. Protams, jau sēņojot, ogojot, tu jau iegrimsti tā kā meditācija, kur tu vēl tur dziedāsi vai vēl kaut ko un dosi lācim ziņu. Bet tomēr to vajadzētu atcerēties. Un te arī ir minēts, ka tas lācis pacēlās uz 2 kājām. Šis te arī ir viens no tiem maldiem, ko saka, ja lācis uz 2 kājām, tad tūlīt bruks virsū. Jānis man tā šķiet arī minēja, ka lācim ir ļoti slikta redze, un uz 2 kājām viņš paceļās tādēļ, lai jūs redzētu labāk, kas jūs tāds esat, un arī, lai tā kā jūs labāk sadzirdētu, un ja jūs tā mierīgi runājat, tad viņš arī sadzird jūs un saprot, ka tas ir cilvēks, un tad ejam katrs uz savu pusi. Un tad jau 18. gadā saka, nevajag liekt un bļaut. Un vēl es gribētu arī parādīt, es Jānim prasīju, kopš kura gada šis izdevums ir, viņš teica, tas ir senāks par 18. gadu, ja? Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta izdot bukletiņš par to, prasmes atdzīvot, palīdz dzīvot. Es domāju, ka šis ir ļoti labs tāds motīvs, mums, ja mēs gribam dzīvot, mums ir jābūt prasmei sadzīvot. Un jau tad minēja, te varbūt ir ļoti grūti izlasīt, kur tā sarkanā līnija ir tas, ka esam uzmanīgi ar suņiem pa mežu staigājot. Ja mums patīk tie suņus ņemt līdzi, kā cits saka, drošībai, tad suni tajā pavadā vajag līdzi, jo tas tomēr gandrīz suns, kas skraida pa vaļu, ir katalizators lācim, ja gadījumā ir satikšanās. Tad vēl arī to meklējot informāciju un lasot informāciju par lāčiem, lūdzu ņemat vērā, no kurienes šī informācija ir. Uz mūsu lāčiem, no Eiropas lāčiem, ņemam arī tos ieteikumus, kas ir veidot Eiropā. Šeit lūdzu Dināru Alpos bukletiņš arī sataisīts, un te man ļoti patika informācija, kur varbūt arī grūtāk ir izlasīt, bet
Eiropā lāči neuzskata cilvēku par, kā Jānis ar tā teica, mēs neesam viņu barība, neuzskata cilvēku par potenciālo barību, un principā lāči izvairās no tikšanās ar cilvēku. Un arī šeit ir minēts tas otrs zilais pasvītrotais, ka ar tiem suņiem esam uzmanīgi, ejam ar suni mežā pavadā. Un te vēl arī ir tas, ko, lai tos maldus mazinātu, ka saka, tas ir tā apakšā zilais pasvītrotais, ka Eiropā lāči neuzbrūk cilvēkam agresijas pēc, ka mūsējie brūnie lāči ir agresīvi un tāpēc viņi uzbrūk, bet uzbrukumi ir saistīti ar to, ka lācis ir pārsteigts, pārbijies un vēl kaut kā, tā ir aizsardzības tā reakcija. Tad, lūk, šeit ir no Spānijas informācija. Šī teritorija skaitās, kad, kā Jānis minēja, tie ir Eiropas agresīvākie lāči. Jā, tāda maza daļa, bet nebrīnamies, tā ir Spānijas daļa, kur paši spāņi ir diezgan tādi kareivīgi lāči, ar gan jau, ka tādi paši ir. Un te arī ir tas atzīmētais ar suni pavadā. Protams, te ir tās neejam no takām nost un tā, neejam lācim virsū, nesakojam lācim virsū, jo to viņš uzskatīs par, tā kā uzbrukuma iemeslu. Un uz divām lietām, kur tas lācis skrien un pēc tam pagriežās un cilvēks guļ zemē un lācis ir klāt, to tad mazlietiņ arī pie vēlākā. Un saistībā ar to, ko jūs redzējāt Karīnas prezentācijā, kur cilvēks zanā lāci, redzat arī tādu, ka tas pirmām kārtām nav pieņemami un to nevajadzētu darīt. Protams, baigi forši mašīnā sēdēt un trankāt lāci, viņš te neko neizdarīs, bet padomājam otrādāk, ja būtu. Šeit no Ungārijas ir, kur te es gribētu uzsvērt, ka ļoti tas pats virsraksts saka, lācis nav rotaļlieta, lācis nav Vinijs Pūks, lācis nav tas mīlīgais. Arī Karīnas prezentācijā jūs redzējāt, lai arī cik maziņš smuks lācīts, jūs redzējāt pēdējos brīžos, kā viņš uzbruka un kā viņš sevi aizstāvēja. Tad iedomājieties, ko dara lielais dzīvnieks. Šeit varbūt varētu intereses pēc paņemt apakšējā daļā, kur jūs redzat tādu mazu telti, un kokā paceltu ēdienu. Tie ir tiem tādiem aktīviem dabā gājējiem, kas, neteikšu tā, arī ziemo dabā, un tā, ja jūs to ēdienu ņemat līdzi un zinat, ka teritorijā lācis ir, neturiet to tuvumā, kur jūs gulēsiet, paceliet augstāk un arī, nost no koka, lai tas lācis nevar uzrāpties un paņemt to barību. Un tad ir, un te būs tā informācija no Kanādas. Ar Kanādu un Ziemeļameriku vispār kopumā atcerieties, lasa to informāciju un, jāsaka tā, skatāties, par kuru lāci ir runa, jo viņiem ir divi lāči, melnais un brūnais. Melnais ir miermīlīgāks, brūnais lācis ir tas pats, jāsaka tā, mūsējais brūnais lācis, bet Ziemeļamerikā tas ir tas saucamais grizzly lācis, kas ir ļoti agresīvs. Tas patiešām ir agresīvs lācis. Un lūk, galvenais, un to mēs varam ne tikai Amerikā tie cilvēki izrāda, mēs arī varam izrādīt cieņu pret saimnieku, jo tomēr lācis dabā ir saimnieks. Neesam uzbāzīgi, tad nesakojam lācim līdz neejam pēc labākās fotogrāfijas. Ja arī ejam pēc labākās fotogrāfijas, tad reķinamies, ka tā var būt arī pēdējā fotogrāfija. Neaizšķērsojam lācim atkāpšanās ceļu, jo tie uzbrukumi arī ir tā, kā jāsaka, neiedzeniet, neradiet, ka lācim nav kur atkāpties. Ja jūs jūtat, ka būs tāda situācija, ka lācim nav kur atkāpties, tad jums ir jāatkāpjas, lai lācis var aiziet prom. Cieniet paši sevi, un ar to, kad centies izskatīties liels, izplēšot rokas, jāsaka, jā, uzmanīgi. Šis darbojās tikai melnā lāča gadījumā, kurš ir tāds miermīlīgāks un pret viņu var, jāsaka tā, agresīvāk uzvesties, viņš tā kā dos ceļu cilvēkam. Ja jūs mēģināsiet grizzly lācim šitā pateikt, kā mēs ar Jānu runājam, grizzly lācis uzskata, ka viņš ir lielākais. Ja jūs mēģināsiet būt lielāks, jūs dabūsiet ādā. Nebēgam, to jau arī, ko Karīna teica, negriežam muguru. Un lūk, šis ir, Jānis arī pieminēja, ka lācis var pārbaudīt mūsu nervu sistēmu. Tas ir viens no ieteikumiem. Šie te ir ieteikumi, bet tas nenozīmē, ka jums 100% visi ir jāievēro, jums ir jāizvērtē tā situācija. Jo bieži vien ir tā, ka lācis
grib pabiedēt ar to, pārbaudīt arī jūs esat līdzvērtīgs, vai jūs tomēr beigsiet un tad jums var dzīties pakaļ, vai jūs tomēr izturat to situāciju un nebēgat, paliekat, un lācis saprot, ok, cienīgs pretinieks un iet projām. Šis, protams, nedarbosies, ja ir mātīte un lācēni, un it īpaši jūs esat starp lācenu un lācēnu. Jānis jau minēja, nekāpiet kokā. Lācis jums tiks pakaļ, it īpaši, ja viņš būs ļoti motivēts. Mazuļi, mamma, tas jau ir vairāk kārt minēts. Un šeit arī ir tā ir tulkota informācija no Kanādas, un te gan rakstīts, ja lācis tomēr uzbruk, kas gan drīz nenotiek, šo te jūs arī tā, prātīgi apskatat. Pieņemam, ja gadījumā lācis uzbruk, tad mums ir jāzina, kas ir uzbrucējs. Kā jau es minēju, Amerikas informācija, brūnais vai melnais lācis. Un tad šeit ir apakšpusītē jūs varat izlasīt tātad mierīgi nogulties, labāk gulieties mierīgi vai nemierīgi, gulieties zemē. Un tad tā parasti arī saka, vajag čokuriņās sarauties un sargājam tās savas vārīgākās vietas, tas ir vēderu un savu skaustu. Ja ir mugursoma, šeit man tā šķiet par to mugursomu bija minēts, vai ne? Ja ir mugursoma, atstāj to mugurā. Šeit es jums ieteiktu tā, ja jums ir mugursoma un jums mugursomā ir garšīgā sviestmaize, labāk tad metat to somu lācim virsū, tas varbūt viņu arī tā kā pārsteigs un tā smarža novērsīs no jums uzmanību mugursomai. Ja tā smaržīgā mugursoma būs mugurā, tad reiķināties, ka lācis iespējams gribēs to mugursomu dabūt nost, un tas var būt tiešām nervu skutinoši. Un tad, šeit ir tā it kā, esat arī uzmanīgi, te arī atrat tādu informāciju padomi, kuriem paklausot nāvi jums ir garantēta. Arī skatāties, kurš to informāciju saka, un, protams, arī izvērtējam. Te ir tā, ko es pats stāstīju par to, kad jākrīt gar zemi un jātēlo tas mirušais cerībā, ka lācis zaudēs par jums informāciju un aizies projām. Šīs te kungs ļoti smejoties par šo te informāciju, bet tā palasot, un es pēc tam domāju, ko tu smejies, ja tu pats aizgāji, diemžēl, bojā no lāču uzbrukuma. Bet te ir tā galvenā lieta, kad viņš saka tiešām, var izvērtējam situāciju, kā ja lācis ir nobijies vai pārsteigts, ja, piemēram, saskrējušies ar acs pret melno lāci, tad jūs varat to bišķi agresiju izmantot. Tomēr, ja tas ir lācis ir agresīvs, kā grizlī lācis, tad jāsaka, tad tiešām guļat labāk zemē un tad lai notiek, kā ir lemts. Lielo dzīvnieku uzbrukumu Latvijā notiek ļoti reti, tāpēc no tiem nevajadzētu baidīties. Es gan teiktu tā, bet tas ir mans personīgais viedoklis. Labāk pēdiņās es lieku baidīties, ar to domājot labāk, esam piesardzīgi. Jo mēs zinām, ka darīšana ir ar savvaļas dzīvniekiem, lai arī cik mīlīgi tas izskatās. Lācis paceļās pakaļkājās, lai uzbruktu. Jau komentēju, viņam švaka ir tā redze. Lācis nemāk skriet lejā no kalna. Viņš mākot skriet gan pret kalnu, gan no kalna, gan gar kalnu. Tātad, it kā saka, ka no lāča varot aizmukt tikai Forests Gumps. Ja jūtat sevi Forestu Gumpu, varat mēģināt. Un tad jau arī par šito lāču kāpšanu kokā, ja radīsies nepieciešamība uzkāpt kokā. Paldies par uzmanību!